Cilvēci vienmēr ir interesējusi Zemes forma un izmēri. Šī informācija ir nepieciešama navigācijā, kartēšanā, ģeodēzijā, būvniecībā un citur. Strūves ģeodēziskais loks, kas ir viens no vēsturiski nozīmīgākajiem ģeodēzijas projektiem, tika realizēts laika posmā no 1816. gada līdz 1855. gadam. Projekta mērķis bija izmērīt Zemes izmērus un noteikt tās formu, aptverot plašu teritoriju no Ziemeļu ledus okeāna līdz Melnajai jūrai. Strūves ģeodēziskais loks ir izceļams ar savu mērogu un precizitāti, kas tika sasniegta, veicot mērījumus tālajā 19. gadsimtā. Mērījumus veica dažādu zinātnieku un inženieru komandas. Friedrichs Georgs Vilhelms von Strūve un Karls Friedrichs Tenners bija galvenie personāži. Strūve dzimis 1793. gada 15. aprīlī pie Hamburgas, Vācijā. Bija vadošais šī ģeodēzijas projekta organizators, atbildīgs par projektu kopumā un rezultātu interpretāciju, kā arī par mērījumu koordinēšanu uz ziemeļiem no Jēkabpils. Savukārt Tenners, kurš dzimis 1783. gada 22. jūnijā pie Nārvas, Igaunijā, bija galvenais mērījumu veicējs uz dienvidiem no Jēkabpils, piedalījās mērījumu ekspedīcijās un praktiski īstenoja plānus apvidū. Abu kopdarbs bija būtisks, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu īstenošanu. Zemes izmēru un formas noteikšanai izmērīja triangulācijas ķēdi, kas stiepjas aptuveni pa 26. meridiānu. Noteica meridiāna loka garumu un punkta astronomiskās koordinātas ik pēc 200 kilometriem. Šis process sākās ar signālu izvietošanu uz augstākajiem pakalniem, lai nodrošinātu redzamību starp mērīšanas punktiem. Tad tika mērīti 3 stūru iekšējie leņķi, izmantojot speciālus instrumentus, precīzas mērīšanas metodes, noteiktas koordinātas pēc zvaigznēm un bāzes līnijas uz Zemes. Šādas darbības tika atkārtotas visā Strūves ģeodēziskajā loka garumā, nodrošinot visaptverošu un detalizētu informāciju par katru mērīto punktu uz Zemes virsmas. Strūves ģeodēziskā loka Latvijas daļu veido 16 punkti. Tie sniedz svarīgu informāciju par Latvijas ģeogrāfisko atrašanās vietu un veido pamatu daudzām zinātniskām un inženierzinātņu nozarēm. Punkti Latvijas daļā izveidoti secīgi. Galvenais ieguvums no šī projekta bija precizēta Zemes forma un izmēri. Tas palīdzēja saprast, cik tieši ir saspiesta Zeme, kā tas ietekmē parādības uz un ap Zemi. Piemēram, Ņūtona ābola kritiens gravimetriskajā laukā un satelīta orbītas ap Zemi mūsdienās. Šī informācija ir noderīga daudzās nozarēs, piemēram, ģeodēzijā, kartogrāfijā, plānošanā, ģeoloģijā, hidroloģijā un klimatoloģijā. Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un ir atzīts par nenovērtējamu unikālu vērtību. Tā ir vienā sarakstā ar citiem pasaules slaveniem objektiem, piemēram, piramīdām, Tadžmahalu un brīvības statuju. Strūves ģeodēziskais loks ir ne tikai tehniski iespaidīgs, bet arī simboliski nozīmīgs, jo tas parāda cilvēces spēju sadarboties un veikt vērienīgus projektus, lai izprastu savu planētu un tās vietu visumā. Mūsdienās Zemes formas, izmēra un objektu uz tās koordinēšana joprojām ir svarīga. Tiek izmantotas globālās navigācijas satelītu sistēmas, jeb GPS, kuru darbības pamatā ir tā pati triangulācija, taču pret satelītiem debesīs. Lai gan šobrīd tiek izmantotas modernākas tehnoloģijas, kas nodrošina precīzākas un efektīvākas mērījumu metodes, Strūves ģeodēziskais loks joprojām ir un paliek nozīmīgs vēsturisks un zinātnisks atskaites punkts. Tas apliecina cilvēces interesi un apņemšanos saprast Zemes formu un izmērus, kā arī spēju savstarpēji sadarboties, pielāgoties un attīstīt tehnoloģijas augstāka mērķa vārdā.